Vairāk kā 20 gadus mēs esam kopā ar bērniem, kurus skārušas neizārstējamas neiroloģiskas, ģenētiskas, onkoloģiskas un citas slimības, kur radikālas izārstēšanās iespējas ir izsmeltas. Ik gadu bērnu paliatīvo aprūpi Latvijā saņem vairāki simti bērnu. Tas, ka bērnu nevar izārstēt, nenozīmē, ka viņam nevar palīdzēt. Paliatīvā aprūpe ir stāsts par palīdzēšanu. Kā uzdrošināties dzīvot, nestoties uz bērna slimību, kas ierobežo ikdienu, kā iemācīties ar to sadzīvot, kā sakārtot savu ikdienas dzīvi, lai tā būtu pēc iespējas labāka un kvalitatīvāka. Dzīves kvalitātes nodrošināšanā mūsu pacientiem un viņu ģimenēm īpaši svarīga loma ir iespējai būt mājās, nevis slimnīcā. Šo gadu laikā bieži saskaramies ar sabiedrības mītiem par to, kas ir bērnu paliatīva aprūpe. Bieži tiek likta vienādības zīme ar nāvi un nomiršanu. Sabiedrībā valda priekšstats, ka visi paliatīvajā aprūpē esošie bērniņi ir lemti aiziešanai viņsaulē. Bet bērnu paliatīvās aprūpes nozīme ir pavisam cita. Tas ir mūsu darbs, mūsu aicinājums palīdzēt uzlabot dzīves kvalitāti šiem bērniem un viņu ģimenēm. Un mums ir daudz stāstu ar labām beigām, kad paliatīvās aprūpes komandas un ģimeņu kopīgais darbs rada brīnumu. Un šīm ģimenēm mūsu atbalsts vairs nav nepieciešams. Un lūk, arī 2 no šiem stāstiem. Mana karjera ir mans bērns. Tā kā es izbaudīju, cik ļoti svarīgi ir, kad bērniņš ir vesels, cik tam ir liela nozīme. Un tas kaut kādā veidā nepadara visu pašu par sevi saprotamu, bet palīdz novērtēt to, kas tiek dots katram dzīvē. Mazai bija pusotras gadiņš. Tā kā mēs ilgstoši dzīvojāmies pa slimnīcām un slimojām, un mums bija nepieciešams skābekļa koncentrators. Mūsu ārstējošā daktarīte mūs ieteica vērsties pēc palīdzības paliatīvo dienestu. Kad paliatīvais dienests ir tikai tad, kad cilvēks aizies. Ja jau tevi tur nosūta, tad jau tu viss ar tevīm, viss ir cauri. Bet lai tomēr jau tā nav. Mēs esam kā pierādījums, ka tā tas nav. Tas darbs ir tāds, to nevar darīt kurš katrs arī. Tur laikam jābūt tiešām cilvēkam, kuram tas ir sirds darbs. Kas mums tika sniegts, tā palīdzība, tas skābekļa koncentrators, kurš mums bija ļoti akūti nepieciešams, lai mēs varētu dzīvot mājās, lai mums nebūtu jāatrodas slimnīcā. Tas arī galvenais mērķis, jo savādāk jau mēs no tās slimnīcas ārā nevarētu iziet. Tagad ir viss kārtībā, tagad tiešām viss ir kārtībā. Mēs esam laikam kādai adatas caurumam, izspraukušies cauri, esam izgājuši un visu to posmu grūto, smago, un tagad mēs jūtamies ļoti labi. Viņi jau ir ļoti patīkami cilvēki, tas ir viennozīmīgi to, ko viņi dara. Tas jau ir, tas ir eņģeļcienīgs darbs, tur jau viennozīmīgi. Mamma mīl mani. Ja, ka mīlu tevi, Zaķīte, mīlu. Es domāju, ne katra mammai novēlētu to iziet cauri, kā man bija, kad piedzimstot ar ķeizaru, un man bērnu atnesa barot ar krūti un konstatēja, ka bērns nevar neko norīt pat savus sekrētus, tas ir siekalas, ka viņš var aizrīties, un tas man bija liels šoks. Mums teica, ka viņam ir Pjēra-Robina sindroms. Es no sākuma nesapratu, kas tas ir. Tas teica, ka viņam smadzeņu priekšējā daļa nesot it kā attīstījusies, un ka viņš var nefunkcionēt kā pilnvērtīgs bērns. Teica, ka nav iespējams, ka viņš izdzīvos, ka mums teica, ka laidīs mājā. Man jau pirmkārt iestājās šoks, kur to visu aparatūru un visu dabūt, teiksim. Un es domāju, kā tas ir, ja bērns neizdzīvo. Man tas viss ir nepieciešams, kas ir slimnīcā. Man mājā tā nav, un apstākļi līdzekļi mums arī tāda nav, lai to aparatūru nopirkt. Viņi jau nemaksā tur 10 vai 5 eiro. Atnāca daktere
un teica, ka iepazīstinās ar paliatīvo aprūpi. Es viņai prasu, kas tā tāda. Viņa saka, viņi nodrošinās jūs ar aprūpi mājās, ar aparatūru mājās. Un tad es arī satikos pirmo reizi. Pie manis atnāca psiholoģe. Pirmo reizi, tad 3 mēnešos ar to psiholoģijas izrunājos un izraudājos, ka man palika tik viegli, ka man vairs nenāca tāds raudiens, kā agrāk bija. Viņi izstāstīja, iepazīstināja tām aparatūrām, ko dos uz mājām. Un pirmais iespējas jau bija tas, ka ļoti laipni. Es pirmo reizi visus redzēju, visi, Rāfa, mamma, kā jūs jūtaties, visi un tā atsauksme. Un mēs būsim kopā ar jums un zvaniet jebkurā diennakts laikā. Un tā viņi mums sadeva, braucot mājā, visu to aparatūru. Un tad pēc pāris dienām arī viņi atbrauc pie mums uz mājām apskatīt, kā mums klājās. Drošības sajūta. Pirmais jau bija tas, ka komunikācija ar viņiem varēja būt jebkādā veidā. Īziņu, zvanot vai sarakstoties caur sociālajiem tīkliem un jebkurā diennakts laikā. Kā arī paliatīvajā aprūpē saka, palīdzēsim mājās, ja, teiksim, bērniem nonākt mājas vidē, kur ir visi apkārtēji mīļie, tuvie māsas, brāļi, tētis un omas un viss. Viņam tas tiešām palīdzēja. Viņš palika aktīvāks, kustīgāks. Bērndārzā auklīte iemācīja viņu ar karotu ēst, jo mēs no sākuma devām no mājām savu blenderā to produkciju viņam līdzi. Un tad viņš sāka atteikties no tā visa, viņš sāka ēst kā visi bērni. Tagad Ralfiņam ir gastroma izņemta, viņš ir pilnīgi vesels, cik vien iespējams vesels var būt bērns. Un Ralfs pierādīja pa spīti visiem pretējo daudz vairāk nekā ārsti pat bija prognozējuši. Viņš ir apgāzis visas ārsta teorijas. Un par to mēs esam ļoti priecīgi. Es to vārdos nevaru izteikt, kā es jūtos. Es jūtos ļoti pozitīvi, labi uzlādēts cilvēks, esot viņu klātbūtnē. Man pazūd visas raizes, visas bēdas, visi kreņķi. Es jūtos kā mājās tur ar viņiem kopā. Es nestādos priekšā, kā mums doktora Andi Antona teica, kad būs Ralfiņš jāņem ārā no paliatīvās aprūpes uzskaits, jo viņš ir vesels bērns. Man uzreiz tā jocīgi palikās, kā? Bez jums? Tas nevar iedomāties. Viņi kā ģimene ir. Mums ir ļoti būtiski, ka bērni var atrasties mājās, starp saviem mīļajiem, starp mammu un tēti, un tajā pat laikā saņemt ik brīdi, ik minūti profesionālu komandas palīdzību situācijās, kad tas ir nepieciešams. Bērnu paliatīvās aprūpes komandas centienus varam atbalstīt mēs katrs, ziedojot Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības mājaslapā vai iesaistoties biedrības rīkotajās aktivitātēs, lai ik viens bērns, kuram tas ir nepieciešams, operatīvi un ilgstoši saņemtu visu nepieciešamo palīdzību ērtai, pilnvērtīgai un laimīgākai dzīvei.